Sveiciens visiem Tēvu dienā. Nezinu, ko jādara vispār Tēvu dienā. Pāris dienas atpakaļ mēs tikāmies vienā sēdē. Mācītājs Ainars Baštiks teica, rekā, 2004. gadā iesāku šo ideju Mateja draudzē, un jau visa tauta to svin līdzi. Un šeit mēs tikko dzirdējām arī vienu iniciatīvu, kur tepat sākās un jau tagad parāvus līdzi tik daudz interesantus cilvēkus, kuri gatavi kaut ko darīt. Tas rāda, ka idejai vajag dzīvību, un dzīvība nāk no ticības. Un tur, kur ir ticība, un tur nāk idejas, un tās idejas atrod arī savu labu piepildījumu un īstenojumu. Ko lai dara Tēvu dienā? Man liekas, ka vīriem mazliet grūtāk, sievām vieglāk. Viņas skatās tikai vienā virzienā. Mans tētis. Vīri, viņiem jāskatās ir divos virzienos. Mans tētis un man bērni. Un tā mēs esam ielikti vai iesaistīti kādā uzdevumā, iespējā, kādā izaicinājumā, kurš pavisam nav tik viegls. Tur ir bērni, ar kuriem ne katreiz izdodas labi tikt galā. Tur ir sieva, kurai dažkārt arī ir cits viedoklis par audzināšanu nekā mums. Mums visu ātri jādabūj gatavu. Un tur ir vēl bērni ar savām gribām un vajadzībām, un tad, kur paliek vispār tēvu dzīve, kā privātā, viņu pašu dzīve, to visu salikt kopā. Un tomēr tā ir tik ļoti svarīga joma dzīvē, būt tēvam. Es domāju par savu tēvu. Man bija tā labā iespēja uzaugt ticīgā ģimenē, kaut arī padomju laikā. Un mans tēvs, mēs viņu nesaucām par tēvu, mēs par papu, tāpēc, ka tajā laikā, tā domāju, Bībelē ir rakstīts, nesauciet nevienu par tēvu. Par papu nekas nebija minēts, tas nekas, ka citā valodā tas ir tas pats, bet mums bija papas. Viņš mums puikām ļoti palīdzēja. Tad vāc kopā no ticīgām ģimenēm pusauģus. Viņš mācīja mums skautu gudrības, kā nazi uzasināt, mežā uzcelt telti un pārgulēt un orientēties, kā ar dažādiem muzikas instrumentiem izveidot mazu orķestrīti, iemācīties vai mandolīnu vai violi, un kā būt uzticīgam savā draudzē, būt kora mēģinājumā un korī un blakus mācīt dziedāt. Un par visu vairāk viņam patika tehnika, un viņš varēja atskrūvēt visas skrūves. Un tā mēs kopā daudz ko mācījāmies, un es viņam šodien būtu ļoti pateicīgs. Tikai man jāsūta tā pateicība ļoti tālu līdz debesu valstībai, kur viņš jau vairāk kā 20 gadus no viss tā var atpūsties un priecāties, bet lai viņam ir arī prieks par bērniem, kas viņa vadībā ir labi, ticīgi, varoši, spējīgi izauguši. Un tad arī paši bērni. Paldies Dievam par viņiem, arī mūsu ģimenē 3. Un kad es atskatos uz to, ka viņi ir 3, un Dievs tā nedeva vairāk, bet es teiktu, tik labi iznāca, ka varēja būt arī vairāk. Tā kā vecāki, paskatieties, neapstājieties paši tā pie kādām robežām. Bērni tik brīnišķīgi, to var ieraudzīt ne tikai tad, kamēr viņi nerunā pretī, bet arī tad, kad no viņiem kaut kas iznāk. Tēvdiena. Tas ir liels uzdevums vīrietim būt tēvam. Un būtībā ikvienam vīrietim ir jābūt tēvam. Tas ir tas mērķis. Visi nevarēs apprecēties, visiem nevarēs būt bērni. Bet katrs vīrietis var būt par garīgu tēvu un atbalstu kādam no bērniem.
kādam citam viņa dzīvē. Vīram ir jābūt atbalstītājam tiem, kas vēl veidojas. Vīri, topiet tēvi. Tā jau mēs tādus uzsaukumus varam sacīt, un tie jau ir labi un vērtīgi, bet labāk ir tas, ka mēs varētu arī šodien ieskatīties, no kurienes tas viss nāk, vai Dievam arī kaut kas ir, ko sacīt. Un es dažus pantus nolasīšu no apustuļa Pāvila 2. vēstules Timotejam, 1. nodaļa, no 9. līdz 11. pantam. Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu. Ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžības laikiem, bet tagad darīta redzama, kad atklājies mūsu glābējs Jēzus Kristus, kas apstādinājis nāvi un caur evaņģēliju gaismā vedis dzīvību un neiznīcību. Tam es esmu nolikts par sludinātāju un apustuli un skolotāju. Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svētu aicinājumu. Un Jēzus Kristus caur to ir sagatavojis mums īstu pilnu satura dzīvi. Un viss evaņģēlijs ir rakstīts tāpēc, lai dzīvību būtu iespējams uzturēt, attīstīt un izveidot, lai būtu dzīvība. Mēs nākam un ienākam šajā pasaulē caur dzīvību no mūžīgās Dieva, no mūžīgās dzīves, un esam viņa bērni. Un Dievs ir izredzējis kādus vīrus klāt, kuriem ir jārūpē par dzīvību. No vīra iziet dzīvība. Un mēs esam tajā situācijā, kur mums ir jādomā tālāk par dzīvību. Tas ir Dieva piedāvājums cilvēkiem, jo mēs esam Dievam viņa bērni, un viņš ir mūsu tēvs. Un tad tur veidojās kaut kāda atpazīstamība no kāda mustura, kādam ir jābūt ar nospiedumu arī šajā pasaulē. Dievs un viņa bērni, es un nākošā paudze. Tam ir jāatklājās, jo tur ir dzīvības sākums, tēvā dzīvības sākums. Viņš ir autors, viņš ir idejas īstenotājs. Jo mēs jau taču tā sakam, ja kāds kādu ideju ir īstenojis un ievedis gaismā, tad sakam, viņš ir idejas tēvs. Tēvs ar ideju, ar dzīvību, no viņa. Un Dievs ir visu ideju radītājs un visas dzīvības tēvs. Tā ir viņa ideja, paaudzes. Tā ir viņa ideja, kurš visu satur kopā caur vīra un tēva aizsardzību, radošumu, varonību un dzīvības un rūpēm par dzīvību. Protams, šajā brīdī mēs nenoniecinām nevienu māti, viņas ir varonas, dzīvību iznēsājot un nesot pasaulē, un par bērniem bieži vien attiecības vairāk ir ar māti nekā ar tēvu, bet tas aizsargs un mugurkauls, tas ir tēvs. Tēvs ir tik pazīstams vārds, un Dievs mums to dāvāja. Viņš saka, es esmu tēvs, un to pašu es dodu, tu esi tēvs. Tas ir pilnvarojums, uzdevums, sūtība, atbildība, iespēja. Un tā pirmā doma, ko es gribētu sacīt, ir vīri,
jums ir jākļūst par tēviem. Mēs nedzīvojam savu prieku īstenot, savus hobijus attīstīt, savus iekāres apmierināt. Mēs dzīvojam, lai būtu tēvi. Lai nestu šo tēva uzdevumu un svētību pie tiem, kurus Dievs mums pieveda, kas nāk pēc mums, kuriem vēl ir vajadzīga palīdzība, atbalsts, virzība, iedrošinājums, talantu atraisīšana. Un spēt to tādā veidā iedot, lai aug, lai dzīvība aug, lai dzīvīgums aug, lai notiek, lai ir notikumi. Jo izdzīvot dzīvi sev un baudīt sevi, tas ved uz nāvi. Bet mēs lasījām, ka caur Kristu gaismā tiek celta dzīvība. Un tā ir tā cīņa. Caur cilvēku iekāru vairāk mēs velkam uz nāvi, caur Jēzu Kristu mēs vairāk velkam uz dzīvību. Ne tik pie mums, bet caur mums. Dievs visās dzīves nepieciešamās funkcijās ir ielicis kaut ko īpašu. Tās visas ir saistītas ar baudu. Mēs ēdam ar baudu. Mēs ieelpojam svaigu gaisu ar baudu. Tas viss ir nepieciešams mums dzīvei. Mēs arī, kad par bērniem domājam ar savu sievu, mēs domājam arī ar baudu. Dievs to viss ir savienojis un tādā veidā viņš rauj ārā dzīvību no nebūtības šajā pasaulē. Citreiz ar varu ierauj, un citreiz cilvēki nemaz nav gatavi tam solim, kam Dievs viņus jau ir sagatavojis un bīda. Bauda ir dažkārt kā mērķa motivators, ja tas iet uz dzīvību. Ja mērķis pats paliek bauda, tas dzīvību aptur. Tur vīri krīt cauri un parauj līdzi visus, kas ap viņiem ir. Vīru jautājums, vai caur mani dzīvība turpinās, vai caur mani dzīvība uzzied, vai attīstās, vai no manis nāk dzīvība. Tātad mana dzīvība nes vai nu nāvi vai dzīvību. Atkarībā no tā, kurā pusē es nostājos. Bauda vai upurēšanās. Vīri topiet tēvi. Tēvi, kur dzīves mērķis nav bauda, bet dzīvība. Lai pagaida dārgas mašīnas, lai pagaida dārgi braucieni, lai pagaida savu spēju un skaistumu un imidžu baudīšanu, veltiet to kā tēvi tiem, kuri aug, kuriem vajag jūsu padomu, atbalstu, stiprinājumu, iejūtību, spēju iziet cauri tam ļoti grūtajam, iedot tā padomu, uzrunāt tā, ka tas bērns nenorobežojās, bet ir gatavs kaut ko pieņemt. Otrs aicinājums. Saskati jaundzimušā cilvēkā Dieva dotu uzdevumu. Jo bērns ir sadarbības produkts starp tevi un Dievu. Dievs ir tēvs un tu esi tēvs. Un tur pa vidu tagad rodas viena dzīvība, kur saka, tas ir tavs bērns, bet viņš, lai top par manu bērnu, par Dieva bērnu. Un tas ceļš tev ir jānoiet. Tas ir tavs uzdevums. Tev ir uzticēta dzīvība, kura ir jāievada sazobē ar patieso dzīvi. Visā tajā, kas darīs jauno dzīvi laimīgu, īstu un vedīs uz mūžīgo dzīvi.
Kāds tad ir īsts vīrs un īsts tēvs? Stingrs vai piedodošs? Maigs vai autoritatīvs? Žēlsirdīgs vai pieprasošs? Izprotošs vai sodošs? Bērnu visvairāk iespaido tas, kā viņš redzējis tēva izturēšanos. Pēc tā viņš to nolasīs, kas ir vērtība. Ir tik daudz grāmatas, kas ir rakstītas šajā virzienā, kā bērnus audzināt, un es arī negribu to tagad nekādā gadījumā paplašināt, bet tas gan, ka tā ir reizē arī mana skola, kur Dievs man uztic. Jo tavs raksturs nav pilnīgs. Pie tava rakstura, lai strādā dzīvesbiedrs, un pie tava rakstura, lai strādā tavu bērni. Kad tu mācies pacietību, meklēt, kādā veidā var nonākt pie mērķa. Ja grib iemācīt bērnam kaut ko, tad tikt pāri tam, ka viņš saka, es pats protu, nevajag, zinu, viss man ir skaidrs. Un pēc tam atmet ar roku, jo nekas neiznāk. Bet kā tad novest viņu pie tā, lai iznāk, lai viņš redz savu darbu augļus un tiek vilināts tālāk dzīvē, un ka viņam beigās jāsaka, man izdodas, man iznāk. Saskati tajā, kas ir tavā bērnā, saskati, kādas ir Dieva intereses. Citreiz varbūt arī jūs jautāsiet, šodien ir tēva diena, ko lai es daru ar savu tēvu? Pajautājiet viņam kādreiz, tēt, kā bija tas tavā dzīvē, ka tu domāji par Dievu, par debesīm, par savu dzīvi? Kādas tev bija tās atziņas sākumā, kādas pēc tam, ko tu man iesaki? Kā tu nonāci līdz atbildēm savas dzīves grūtos jautājumos? Kā tu atradi savu profesiju? Vai tev vienmēr ir bijis skaidrs tavs dzīves ceļš? Vai tev nekad nav bijis bail no nāves? Vai viss, kas notika tavā dzīvē, bija tāds tevis gaidīts un plānots? Vai tas bija tev pārsteigums un tu nezināji, kā tālāk? Tik daudz jautājumu, kurus varētu jūs uzdot tēvam, ja tas vēl ir iespējams, lai jūs uzzinātu, iepazītu savu tēvu. Arī tad, ja viņš sen vairs nav pie rokas, sen viņš dzīvo citur, varbūt citā ģimenē, varbūt pat tad, kad jūs iedomājaties par savu tēvu, tad jūs domājat, vienīgais, pa ko es viņam varu pateikties, ka viņš man deva dzīvību, vairāk ne par ko. Ir arī tādi bērni. Arī tad jūs varat piezvanīt un pajautāt, kā tas tā nāca, tēt? Kas bija tas, ko tu gribēji pagriezt savādāk, bet nevarēji? Un jūs varbūt iepazīsiet savu tēvu no jauna. Dažkārt šādas domas atnāk tad, kad mēs stāvam pie tās koka kastes, kur iekšā guļ miesa, bet dvēsele vairs nav šeit. Tad ir vēlu. Var to darīt pirms tam. Dažkārt pat var notikt kāda izlīdzināšanās. Uzprasiet tēvam, kā viņš varēja savu dzīvi nodzīvot savā aicinājumā uzticams ģimenē, varbūt draudzē, varbūt kalpošanā. Kā viņš varēja sadalīt to, ka viņa uzdevumi bija dievnamā, dievkalpojumos un vispār dieva aicinājumā, un arī tomēr ģimenē, un katrs rāva uz savu pusi. Kā tu tik galā ar visu? Tie būtu tādi labi jautājumi, kas var palīdzēt. Iepazīt, no kurienes es nāku, kas ir mani gēni, kas ir tas vīrs, kuram Dievs uzticēja
mani ievadīt pasaulē. Bērns ir Dieva sadarbības lauks starp tēvu un bērnu un tēvu debesīs. Tur ir procesi. Jo Dievs tēvs ir tas, kurš faktiski parāda, kādam ir jābūt tēvam. Es vadu to grāmatu veikalu lejā, bet tur nav neviena grāmata, kur būtu uzrakstīts, šeit ir instrukcija, kādam ir jābūt tēvam. Nav iedotas instrukcijas. Katrs var no jauna oriģināli izdomāt, kā viņš ir tēvs. Protams, ir padomu, kā rīkoties, bet noteikumi, tā kā darba līgums, tas tev ir darba līgums ar tavu bērnu, un tad tu vari atķeksēt. Nomazgāju, pabaroju, nopirku, aizvadīju, un viss man darbi padarīti. Nav tāda līguma, nav tāda. Bet kas tad ir tas, kas tēvam iedod to, ka viņš var sacīt, es tiecos, lai būtu pēc šī standarta. Un tur nāk absolūti pilnīgais paraugs. Tēvs ar lielo burtu, mūsu tēvs, kurš ir debesīs. Viņš ir tas standarts. Un tāpēc mēs varam lasīt Bībeli, un kā Dievs rīkojas ar saviem bērniem, ar savu tautu, tā mēs drīkstam rīkoties ar saviem bērniem. Taisnīgi un mīlestības pilni. Ja man kaut kas Bībelē īsti nav skaidrs, tad man nav īsti skaidrs, kā var būt taisnīgs un žēlsirdīgs. Kā tie divi jēdzieni var sadzīvot kopā? Jo, ja ir taisnīgs, tad nostājas upura pusē. Tas ir bieži vien tā, aizstāv viņu. Ja ir žēlsirdīgs, tad domā arī par to otru pusi un citreiz attaisno. Tāpēc jau nāca Jēzus Kristus pasaulē, lai Dieva žēlastību parādītu pāri par taisnību. Un šo domājot arvien vairāk, mēs varam no Dieva ienest attiecībās ar bērniem, kā tēvi, žēlsirdība un noteiktība. Mīlestība, kura nav ļengana, bet kura ir radoša. Tēvs debesīs ir tēva paraugs, pēc kura mēs esam aicināti dzīvot. Un katrs bērns ir Dieva un tēva sadarbības objekts. Tur mēs satiekamies pie saviem bērniem. Trešais aicinājums, ko es gribētu teikt tēviem, izdzīvo bērnu priekšā savstarpējo attiecību dzīvi. Mīlestība un respekts laulībā, iejūtība un iniciatīva, ja redz, ka kādam cilvēkam ap mums ir vajadzīga palīdzība, izšķiršanās par vērtībām, ko mēs tagad darīsim, vai atkal televizors, vai iziesim pastaigāt, vai brauksim, vai ceļosim, vai būsim kopā. Vienmēr, kas ir tas, kas ved uz dzīvību? Kādas attiecības ir tās, kas uzplaucē, kas rada no jauna, kas rada vidi, kurā gribas būt? Attiecība dzīve ir tā, kas visvairāk iespiežas bērniem viņa sirsniņās. Mans dēls kādreiz ir sacījis, viņš sacīja, zini ko, papu, es daudz ko no jums varēju iemācīties, bet es nevarēju iemācīties, kā tas ir atrisināt strīdu. Es nekad neredzēju, ka jūs ar mammu strīdētos. Strīdējāmies, bet kaut kā nerādījām bērniem. Vai tas ir
zaudējums vai ieguvums? Varbūt ieguvums, ka bērni to neredz, jo tas arī pašiem liek apvaldīties. Bet bērni vēro tās attiecības, un no tā, kā viņi redzēs, kas ir vērtība tēvam, to dēls lēnām sevī uzsūks. Un kādreiz brīnišķīgi iesākts kopdzīves ceļš tā arī turpinās, bet ja ir krīze un argumenti nav tikai manas sajūtas, bet arī kādas standartus es parādīšu bērniem, kāda atbildība, kādas vērtības es norādīšu ar savu dzīvi, ko viņš nolasīs pēc manis. Tagad citreiz ir svarīgi, ka mums garīdzniekiem saka, bija tāds laiks, kad padomju laikā sacīja, ja tu esi mācītājs, tu dzīvo Dievam. Dievs ir pirmā vietā, ģimene ir otrā vietā. Un bija daudz svētības ar to, bet arī šur un tur bija tā, ka bērni sacīja, ja tāda ir mācītāja dzīve, es nekad negribētu būt mācītājs. Pēc tam metās tā doma uz otru pusi un sacīja, mani bērni ir pirmā vietā un sieva un ģimene, un tad, ja atliks laika, tad draudzei un Dievam. Tad redzēju, arī kaut kā nav tā īsti. Man šķiet, ka bērniem ir jāredz savus tēvus ģimenē, bet viņiem ir arī jāredz, ka Dieva aicinājums ir kaut kas ļoti, ļoti nopietns. Jo tā viņi izaugot arī to redzēs un varēs īstenot savā dzīvē, zinot, ka sacīt Dievam jā, tas nozīmē kaut ko nopietni izšķirties. Mēs tēvi esam amatieri. Un dīvaini, ka Dievs bērnu dzīvības vislielāko vērtību ir ielicis amatieru rokās. Laikam tāpēc, ka viņš ir gribējis vienmēr būt tēvam pa labo roku, lai bērns ir pa kreiso roku. Bet abi divi kopā. Nebrīnieties, ja kādreiz nav atbildes, tad prasiet Tēvs debesīs, kur ir atbilde manam tīnim, viņas purainībai, kā lai es to tiek galā, kā lai to visu padara. Paprasi padomu savam Tēvam debesīs. Bet tādas dažas varbūt tādas īsās gudrībiņas, ko varbūt var paņemt. Tas viens ir tēvi, kuri ņēmuši laiku savai ģimenei, nekad to nav nožēlojuši. Bērniem ir tik svarīgi redzēt, ka viņi ir vērtīgi, ka viņi ir gribēti, ka par viņiem domā. Otrs varbūt labi tēvi ir labi klausītāji, kuri gatavi klausīties un klausīties, ļaut visu izstāstīt, atvērt savu sirsniņu. Ātra pretreakcija un pārsteidzošs nosodījums arī kritiskos brīžos neveido uzticības vidi. Man ir mazdēls. Viņam ir ļoti noteikta galva un doma. Tāpat kā mums visiem ģimenē. Un tad viņam ļoti patīk braukt ar mašīnām jau no 10 gadu vecuma. Viņš ļoti labi tiek ar visu galā, un tagad jau viņam 13 un nav nekādu šaubu, viņš var visu, viņš var. Un viņa tētis nopirka jaunu mašīnu un atved mājās, un viņš tādā priekā un tētis viņam saka, nobrauc malā te no vidus. Un viņš iekāpja un ar to prieku un entuziasmu. Tur tiem jauniem roveriem ir grūti tos ātrumus pārslēgt, kur ir atpakaļgaita un kur ir neitrālais. Un viņš neriktīgi pagriez un kā deva atpakaļgaitā tā durvis saliec.
Wow. Un tad viņa teica, pacietīgs ļoti, bet man ar to mazdēlu ne katreiz ir labas attiecības, jo viņš vienmēr ir gudrāks par mani. Un ir jau arī. Bet es domāju, vai te nav viens brīdis, kā es varu kaut ko salauzt. Es teicu viņam, zini, dzīvē ir tā, ka mēs izdarām tādas lietas, kuras mēs nevaram samaksāt. Viņš man teica, zini, es samaksāšu, sataisīšu to. Es viņam teicu, ir tādas lietas, ko mēs nevaram samaksāt. Gan pie mašīnas, gan arī no mūsu izdarītiem darbiem un grēkiem mēs nevaram samaksāt. Bet, zini, tāpēc Jēzus atnāca, lai viņš samaksātu par to, ko mēs nevaram samaksāt. Un, zini, es mierīgs. Es tos nokārtošu, un tu esi brīvs no tā. Un ne jau tik daudz varbūt tas notikums kā tāds, bet es redzēju, attiecības izmainījās. Un es domāju, cik labi, ka dažkārt mēs redzam cauri notikumiem mērķi, iespēju. Nevis uzreiz, ko tu nejēgi sabojāji. Citreiz tas mums ir ļoti svarīgi. Nevis ātra pretreakcija, nosodījums, tā neveido uzticības vidi, bet mazliet izpratne un varbūt kādas lielas patiesības ielikšana tam bērnam sirdī tieši kādā nozīmīgā brīdī. Man liekas, viņš saprata, ko Jēzus pasaulē darīja. Trešais, ko varētu sacīt, uzslavas un bērnu interešu atbalsts. Bērnu vajag uzslavēt. Vienmēr ieraudzīt, kas tajā zīmējumā ir tāds, par ko viņu var uzslavēt. Nevis bezjēgā slavēt. Tas nav, bet kaut ko krāsas salikumu vai līniju plūdumu vai arī to, ko viņš ir uzbūvējis, ka tam ir kāda laba ideja bijusi apakšā, kaut ko pamatoti labu. Tas bērns ļoti ceļ. Un aizrādījumi var palikt nepateikt. Jo tēvs rada vai nu bailes un nedrošību un mīkstšaulību, ka tik es neizdaru kaut ko nepareizi, ka tikai man nesit pa pirkstiem, ka tik es labāk neparādīšu nekādas iniciatīvas, jo izies šķīvi, būs bāriens vai arī pateiks, ko tu muļķis esi un muļķis paliks. Bet no katra tāda, kurš nav uzreiz gudrs, var izveidot ļoti gudru. Un ar uzticēšanos, ar pareizu uzslavu un ar pareizu atbalstu. Tēvi, tas ir jums jādara. Un tas sauc nevis nāvi pār to bērnu, bet dzīvību. Dzīvību, kur Kristus ir atnesis, lai mēs to turpinātu. Ceturtais, ko varētu teikt, ienes Dieva mīlestības realitāti bērnu dzīvē. Un izdzīvo to evaņģēliju, kur Jēzus Kristus ir sagatavojis. Tas labākais, ko bērnu sirdī var dot, ir pievest viņu pestītājiem. Arī tam laikam cauri, ka uz baznīcu negribas iet, arī tad, kad tas viss ir garlaicīgi, saprast, kad ir spiediens un kad ir paliec ar savām domām, bet paturiet vienmēr to mērķi, ko jūs gribat viņu sirsniņā ielikt. Un tad vēl varbūt tas pats svarīgākais - runāt droši ar Dievu par saviem bērniem, jo viņš ir tikpat tēvs kā tu. Runā ar viņu, saka, Tēvs debesīs, mūsu kopējā ideja pašreiz iet diezgan sliktā virzienā. Ko mēs varam tur darīt? Jo viņš ir debesu tēvs tavam bērnam, un tu esi viņam tēvs. Un jūs abi tēvi esat doti tam dzīvības punktam, lai viņš dzīvotu. Lai viņa dzīvē parādītos dzīvība. Tēva uzdevums ir dāvāt dzīvību pasaulē, kur viss iet uz nāvi, tur vadīt uz dzīvību. Mēs esam Dieva bērni. Viņš ir mūsu tēvs un mūsu tēva paraugs.
Tiešām, Jēzus Kristus iznīcinās nāves varu, un to ir iznīcinājis un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju, kas ir ielikts mūsu dzīvē un rokās, kur mums jāieliek savu bērnu rokās. Un Dievs uz to mūs gaida. Amen. Mēs lūgsim Dievu. Mēs pateicamies Tev, mīļais Pestītāj, ka Tu tumsā atnes gaismu, nāvē dzīvību. Tur, kur ir asaras un bēdas, Tu atnes izaugsmi un jaunas iespējas un jaunas durvis atver. Neviens notikums mūsu dzīvē neatnāk kā pazudinošs, bet vienmēr kā tāds, kas paver Tavu nodomu citā virzienā vai jaunā kvalitātē. Mēs pateicamies, ka Tu ar mums, kā ar saviem bērniem, tik gudri rīkojies. Pamāc arī mūs ar saviem bērniem rīkoties tā, lai viņi nevien Tevi godā kā Tēvu debesīs, bet ir pateicīgi par to, ka mēs bijām viņu tēvi. Kungs, palīdz vīriem. Mēs runājam par lielām lietām, kuras ir tik viegli izrunāt, tik grūti īstenot. Kungs, palīdz šī laika vīriešiem kļūt par vīriem, par tēviem. Arī pieminam to aktivitāti, kur arī sākusies mūsu vidē, Tevis atklāt par to vīru izbraukumu. Kungs, tur jau arī tā doma ir, lai vīri varētu atrast sevi, atrast savu aicinājumu, nepieķerties lietām, kas ved uz tumsu un tukšumu un nāvi, bet kas ved uz gaismu, dzīvību un izaugsmi caur Tevi un Tavā uzdevumā. Pestītāji, paldies, ka Tu mūs pieved pie Tēva. Cits neviens mūs nevar pievest. Tikai Tu esi ceļš pie Tēva. Iedrošini no šīs dienas arvien vairāk tēvus savam uzdevumam, vīrus viņu uzdevumiem, lai neviens nejūtas bārenis. Mēs godājam un teicam, ka Tu to dari. Tev lai ir pateicība. Āmen.